interesēja, kas droši vien jums nešķitīs pārsteidzoši, vairāk kā pieminēts tāds atslēgvārds netradicionāla komunikācija. Cik daudz jums ir par laterālo domāšanu? Laterālā domāšana? Varbūt kāds? Laterālā domāšana. Tie, kam ir mobilē telefoni, šobrīd ir Wikipēdijā, šiem ir Googlā. Laterālā domāšana ir pretstats vertikālajai. Vertikālā domāšana, jeb loģiskā domāšana ir kāda. Tev ir problēma, tev ir risinājums, un tu pa līmeņiem tuvojies risinājumam. Katrā no līmeņiem tu centies izslēgt visus tos iespējamos risinājumus, kas neatbilst tavam priekšstatam par to, kādam tam jābūt. Citiem vārdiem sakot, tu ej visu laiku to taciņu, kur tu esi ieņemts, kāds ir tavs priekšstats par to, kādam jābūt. Laterālā domāšana nozīmē to, ka tu neskaties tādā veidā un centies izmantot vai izmēģināt visu, kas tev ir apkārt, veidot dažādas permutācijas, meklēt, kāda varētu būt jebkāda risinājuma tāda. Un nereti pēc tam, kad tu esi atradis to, kas ir kaut kas cits, kas izrādās varbūt ir labāks risinājums par to, kas tev ir, tu vari postracionalizēt un saprast, kā tu līdz tam nonāc. Laterālā domāšana ir tas, kas man ļoti interesē. Un jūs redzēsiet laterālās domāšanas piemērus darbos, personīgajos darbos, kurus es jums rādīšu. Nu, lūk, tik daudz par mani, lai jums būtu priekšstats par to, kas es tāds esmu. Kā jau es sākumā jautāju jums, vai jūs zinat, vai jums ir kāda nojausma, saprašana, kāda atslēgvārda par to, kas ir partizāņu mārketings. 1984. gadā tāds J. Konrāds Levinsons izdeva grāmatu, un viņš, nezinu, viņš pirmais to izgudroja, tādu datu, ne man, ne citiem, es domāju, apstiprinoši. Nav, viņš apzīmēja kaut ko ar partizāņu mārketingu. Tas, ko viņš apzīmēja ar partizāņu mārketingu, ir principā zilā okeāna stratēģija, vai situācija zilā okeāna stratēģijā. Respektīvi, tev ir maz naudas resursi, vai tev ir maz tādu resursu, kas ir konkurentam, bet tu vēlies iegūt pēc iespējas vairāk uzmanības. Citiem vārdiem sakot, centies nošaut 2 pīles ar 1 šāvienu. Tērēt mazāk naudas, piesaistīt vairāk uzmanības. Tas nozīmē, ka tu meklē citus resursus, kurus tu vari izmantot, atrast tās lietas, kas varbūt, kā šeit tik labi minēts, balansē uz atļauts, neatļauts robežas, lai piepildītu to, kas ir nepieciešams. Samazināt izmaksas, palielināt uzmanību, un tad tas pa vidu saucas partizāņu